LSPD kopējā departamenta informācija. Standarti augsti, tā nav imitācija. Virsnieka atbildība, sekot likumam, protokolos, etikas, San Andrejas pavats. Ne katrā brīdī virsnieks blakus stāv, bet pienākums ir skaidrs, ko likums prasa. Nav attaisnojumu, ja noteikumus lauž, disciplinārs sods nāk, ja robežas grūm. LSPD gods kārtības spēks, komandas ķēde mums vieno bez plēsām. No kadeta līdz šefam augšā mēs stāvam par likumu, ne par slavu. Uzraugs nodrošina, ka kārtībā ir, ka katrs darbinieks zina, ko drīkst. Informē pakļautos, māca standartus, LSPD darbs nav haus, tas ir fakts. Ja rīcība nekorekta, to ziņo, par to informē vadību bez vilcināšanās. Droša un ētiska darba vīte, tas ir pamats visai nodaļai. Ja rīcība traucē mērķu sasniegšanu, veido sliktu priekšstatu par departamentu, apzināti pārkāp protokolus un likumu, tā nav LSPD seja, tā ir kļūda ritumā. Mēs sargājam vārdu, ko nesājam, formu, ko godam, uzvilkām. Katrs solis atbildību nes, jo emblēma nozīmē vairāk nekā streiks. LSPD gods kārtības spēks, komandas ķēde mūs vieno bez plīsām. No kadeta līdz šefam augšā mēs stāvam par likumu, ne par slavu. Komandas ķēde, lai darbs nekad neapstājas, lai katrs zina savu vietu, savas mājas, saprot pienākumus, kam pakļauts esi un kam ziņot, kad situācijas spiež. Detektīvs virsnieks, seržants rindā, policijas virsnieks, situāja krestā, leitants, kapteinis, komandieris ceļā, asistant chief augstākā daļa. Departamentu struktūra, biroju un divīzijas atvērts tiem, kas zina procedūras. Eksāmeni zināšanas pakāpēc, nekas netiek dots bez darba un spējas. Šefs apgirojas vada visu kopā, LSPD stāv stipri kā viena roka. Katrs posms sistēmā svarīgs, bez viena zobrata mehānisms klibos. Šī nav tikai rokas grāma sausā, tā ir dzīvā kārtība, ko ielas nesam. LSPD tas ir ceļš un atbildība, likums, gods un vienota komanda.